Esiet sveicināti, Latvijas mācās 6. epizodē. Šodienas tēma – nezāles. Labība sāk dzeltēt un īstais laiks, lai konstatētu, kādas sugas ir mūsu laukos. Šodien esam zemnieku saimniecībā Liepzēta Permīna, apskatīsimies, kādas sugas ir viņa laukos. Un sameklēsim ar Madaru vēl kādus eksemplārus un dosimies tikties ar Latvijas augu aizsardzības pētniecības centra speciālisti Zani, kur mums pastāstīs kaut ko daudz vairāk un interesantāk tieši par viendīglapu nezālēm. Dodamies! Sveiks, Ermīna! Sveiki, Oskar! Prieks tevi satikt tavā zemnieku saimniecībā. Ražas laiks vairs nav tālu, vai ne? Kas tavā saimniecībā patreiz notiek? Kādi darbi? Gatavojam tehniku. Tas ir tas galvenais šobrīd un gaidam, kad nogatavosies. Tad visu augu aizsardzības darbi visi, vai ne, ir izdarīti? Viss ir izdarīts, jā, uz lauka viss ir izdarīts. Jā, Klau, pāris vārdos, cik tava liela saimniecība un kādus kultūra augus audzē, jo mēs šodien Madaru par tādu tēmu kā nezāles mēģinām atrast pa laukiem, par to mēs varbūt pasaprināsim par lauka, bet varbūt ko tā audzē, lai mēs varam saprast. Tā, apstrādājam nedaudz virs 800 hektāriem. Galvenā kultūra ir kvieši ziemas, rapsis, lauku pupas, auzas un nedaudz vasaras kvieši. Kāda tava tā pieeja tai saimniekošanā? Tu esi tās klasisks lauksaimnieks, kurš joprojām laukus, rudeņos ar, vai tevi kaut kāds jau modernāks pieejas pastāstīt? Kopš 2018. gada ir minimāla augstas apstrādes saimniecībā, ir arī striptilu. Aršana ir palikusi, arklas ir vēl, bet netiek izmantotas šobrīd. Bet skatīsies, kā būs ar tām nezālēm, varbūt kā nāksies viņu tomēr kaut kādā brīdī palaist laukā. Jā. Un kā tā kopumā ievieš ar minimālu augstu apstādi saimniekošana palikusi vieglāka, labāka, kas tie lielākie ieguvumi ir? Laika ietaupījums noteikti, degvielas ietaupījums, bet ir atkal citas problēmas, kā nezāles. Tās ir kaut kā vairāk savairojušās, tieši viendīglapu nezāles. Tā ir tā lielākā problēma. Bet, ieguvumi ir, ekonomiski ieguvumi ir, bet, agronomiski ieguvumi ir plusi un ir savu mīnusi, jā. Nav tā, ka arī būtu ideāli. Mēs ar Madaru gribam apsekot laukus tūmā zemgalē, izrautās specifiskās nezāles un doties uz Jelgavu pie zinātniekiem. Bet mums tās varbūt lūgums tev aizved kādu nezāļainu lauku, labi? Parādi mums. Es nerādījuši pašu nezāļaināko, bet kādu nezālīti parādījuši. Jā. Dodamies uz lauku. Ok, dodamies. Brienam iekšā laukā jābrien. Nav jau tālu jābrien. Nav tālu jābrien, jā. Bet kopumā lauks tīrs pareizi, Madara? Jā, šis ir tīrs un smuks, jā. Kā vispār izskatās lauki, Madara, šo sezonu? Tīri lauki, izdevies saimniekiem, veiksmi tik galā? Ir laukos šobrīd diezgan labi redzama rudasmilga. Mēs arī runājām arī ar tevi droši vien, ka tas ir tā, ka pavasarī viņi piedīgi vēl klāt, vai arī smilšainākos laukos. Rudens bija pietiekami mitrs, lai augsnes herbicīds nestrādātu tik labi, kā gribētos. Bet šī noteikti ir tā nezāle, ka mēs, ja dara, tad var ar viņu cīnīties. Bet, jā. Kā kopumā tev kā konsultantai jau liela pieredzi, ienākot minimāli augsts apstrādē kā Ermīna saimniecībā, kā tu redzi vispār tendence nezālēm, sugām ir kaut kāds tev varbūt eksperta viedoklis un pieredze? Minimālajā augstnes apstrādē viendīglapu nezāles ir ienākušas ļoti daudz un dažādas. Lielākā problēma, protams, ir rudasmilga, lāčauzes dažāda veida. Parādās, jā, skarenes, airenes. Jā. Bet, tas ir, man pārsvarā tiem zemniekiem, ar kuriem strādāju, viņi strādā tomēr vēl tradicionālajiem augstnes apstrādes metodēm. Es neteiktu, ka būtu liela problēma, bet parādās, protams, laukumalēs, kaimiņiem. Piekritīs, ka tagad labs laiks, lai veiktu tādu nelielu mājas darbu. Pirms raža jau paliek dzeltē, to gan ļoti veselīgi un zaļi, bet apbraukāt laukus un apsīties kādas sugas, kurā lauka ir, lai rudenī varētu pieņemt pareizos lēmumus to ierobežošanā. Kādas sugas tavos laukos ir tās varbūt, ko es pamanīju tieši no viendīglapiem, Ermīna? Man galvenā ir rudasmilga. Tā ir viena no galvenākajām, trakākajām nezālēm, kas man ir. Maura skarena, protams, arī ir. Ir vējauza šogad parādīsies, kas ilgus gadus nebija, un šogad jau parādīsies. To es varētu izskaidrot ar to, kad lietojot rudenī tikai rudens herbicīdu, un pavasarī lietojot divdīglapu herbicīdu bez viendīglapu nezāļu iedarbības. Vējauza atkal parādīsies atpakaļ. Tas liek domāt par to, ka apsvērt domu, ka pavasarī tomēr jālieto arī cross spektrum kāds no produktiem.
kas vēl tāds, un šogad esmu pamanījis savos laukos arī mīksto lāčauzu. Nav ļoti daudz, nav izteikti pa kādam atsevišķam augam kaut kur, bet pārsvarā tieši lauku malās. Jā, viņa. Un tev kā saimniekam es tā uzjautāšu, tu saki, parādīsies mīkstā lāčauza. Nu, tīri no bioloģijas, ko tu gribētu varbūt uzzināt par to nezāli tā padziļinātāk, lai vēl veiksmīgāk viņi cīnītos? Nu, mēs pazīstam, bet tur ir dažādas nianses, tur dīkšana un sēklas un cits. Kas tev liekas tāds, ko tu gribētu uzzināt? Nu, kā ar viņu cīnīties, protams. Kurā brīdī visefektīvāk viņi cīnīties ir. Un tā. Tas būtu tas galvenais. Jā. Jo es saprotu, ka kā tu saki arī, kad viņiem katrām ir savs dīkšanas laiks, savi apstākļi un ļoti bieži, ļoti grūti notrāpīt ar to vienu smidzinājumu, vienu reizi visu paņemt. Nu, tas ir praktiski neiespējami, tāpēc gribētu zināt, kurā brīdī tad vislabākais un kā to stratēģiju izvēlēties tieši cīņā ar viņām. Jā, ja tu atļauj, mēs ar Madaru paņemsim lāpsņu, izraksim kādus sugu eksemplārus un mēs vēl mašīnā mums pāris ir, mēs atbrauksim pie nezāļu pētniekiem un uzzināsim par šo nezāļu bioloģiju, kāda viņas dīkst, kā labāk provocēt agri vai vēlu, kura pavasarī, kura rudenī, un mums to pastāstīs Zana no Latvijas augu aizsardzības pētniecības centra. Dodamies! Nāc apsties, mēs gribam kaut ko uzzināt daudz vairāk. Labi, skatīsimies, ko tas atvedis. Šo visu var sarakt zemnieku laukos doto brīdī. Mēs gribam, ka tu pastāsti mums daudz vairāk par viņu bioloģiju, nezāļu un kaut kādiem ierobežošanas pamatprincipiem, kas mums būtu jāņem vērā, plānojot jau nākošo 6 gadu. Tā kā mēs ar Madaru tad tev iepazīstināsim ar viņām. Labi, šis ir īstais brīdis, lai to darītu. Labi, izliksim ārā un paparnāsimies. Lūk, Zane, mēs ar Madaru esam šorīt pastrādājuši pa laukiem, pabraukājuši. Protams, visi vienā laukā neesam atraduši, bet principā zemgales savā laukos mēs saskaitījām apmēram 10 dažādas viendīglapu sugas uz doto vietu, ko varam atrast. Tā kā negājām uz viegli, vai ne, Madara? Jā, interesanti. Tad, kad ikdienā brauc varbūt pa lieliem ceļiem, tad tā nepamana, bet kad specifiski meklē, ir ļoti daudz. Tā, diemžēl, ir, jā. Īpaši šogad. Ko šis gads izceļās tik īpaši, ka tā? Es domāju, ka tas sākums ir meklējums jau pagājušajā rudenī, kas bija silts, mitrs, un bija labvēlīgs graudaugu sējai ļoti laicīgi. Jā, tā bija. Un veicot minimālu augsnes apstrādi, liela daļa no šīm sugām, viņas sadīkst ļoti laicīgi, un viņām patika tas rudens, un patika arī mainīgie laikapstākļi pēc tam pavasarī. Jā, tagad ir īstais laiks, kad lauksainiekiem apskatīt tos laukus. Tagad gan kvieši sāk dzeltēt, bet ir brīdis, kad var ātri veikt laukos inspekciju. Bet, lai zemnieks un lauksainieks un arī konsultanti un mēs un es saprastu, kas tajā laukā ir, mēs gribam, ka tu mums varbūt izvedi īsā ekskursijā cauri par tām sugām un pastāsti, kas kurai tas būtiskākais, jo, kas mums jāņem vērā ar viņām cīnoties. Varbūt sāksim no viena gala. Labi. Tu mums pastāstīsi? Jā, mēģināsim. Pirmā mums ir vārpata, kas īstenībā jau ļoti sen ir mūsu laukos. Jā. Un vārpatu var sajaukt ar airenēm, bet tā būtiskākā atšķirība šobrīd, kad ārā ir tās vārpiņas, ir tās vārpiņas novietojuma virziens pret asi. Viņas visakait var paturēt, lūdzu, trusciņu. Tad vārpatai tās vārpiņas ir novietotas ar platāko daļu pret vārpas asi. Airenē viņas vienmēr būs ar šķautni, ar sānu. Tā var pārliecināties, ka tā tiešām ir vārpata. Madara piekritīs, ko mums ir, kas saka, vispārējais iedarbības herbicīdi plaši lietoti, tad vārpata varbūt tā nav tā populārākā, bet atkal no malām, no stabiem, no grāviem nāk iekšā. Bet viņa parādās laukos, jā. Tā kā, protams, augsts apstrāde viņai patīk, sevišķi minimālāka sakneņus. Sakneņus sasmalcina, jā. Un tad katrs viņš dīkst. Tās labākās metodas īstenībā ir arī tās sanāk zināmās par to smacēšanu, kad sākotnēji to augsni sastrādā
tajā dziļumā, kurā atrodas vislielākais tas sakniņu daudzums, tie 4–10 centimetri, ļauj viņām sākt dīgt. Un tajā brīdī, kad tie dīksti parādās, tad apar ļoti dziļi. Jā. Un tādā veidā var ļoti labi ar viņu tikt galā. Labi, tā kā āršana mums ir vēsture, tad mums jādomā citi ierobežojumi. Labi, ejam tālāk. Tālāk mums ir kaut kas līdzīgs auzām. Jā, vējauza. Vējauza. Vējauza man šķiet no kaut kāda 2014. gada ļoti strauji izplatījās mūsu laukos. Skaista. Un viņai ļoti patīk ceļot no lauku uz lauku ar sēklas materiālu. Īpaši arī man šķiet, ka ja saimnieki padalās ar kaimiņu ar sēklām, un tā viņi izplatās. Un šeit arī uz šiem augiem ļoti labi var redzēt, kā viņas nogatavojās. Viņas nogatavojās pakāpeniski, un līdz brīdim, kad novāc ražu, lielākā daļa sēklu jau ir izbirušas uz lauka. Bet lielākā daļa ne visas, jā? Ne visas, jā. Tās, kuras nav izbirušas, tās nonāk kombainā, jo tiem graudiem ir akoti, ar kuriem viņi tad var pieķerties arī ne tikai kombainā, bet arī pie visas tehnikas, ar ko lauks tiek strādāts. Un arī tādā veidā viņa ceļo pa saimniecības laukiem. Bet vai nemēdara šī nezāle, kas ka mums kā pavasarī zemniekiem ir aktuāla rudenī? Jā, vasarā jau. Bieži vien tā bijis, kad rudenī viņa sadīkst arī. Viņa nepārziemo. Tas zemnieks satraucās, ārpāc, bet viņa nosauc. Tas būtiskākais. Tā kā rudenī pa viņu varbūt nesatraucamies. Jā. Rudenī nesatraucamies, jā, tieši tā. Jo īstenībā viņai ir ļoti dziļš miera periods. Viņai tā ziema ir vajadzīga, lai labāk dīgtu. Lielākā bēda ir tā, ka viņa dīkst pavasarī un salīdzinoši vēl arī vasarā. Un tad, kad lielākā daļa herbicīdu vairs nevar lietot, jo kultūra augs ir pārāk liels, tad tādā gadījumā, kad tos augus laukā pamana, labākā metode tomēr būs, ja tie ir atsevišķi augi, iet un tos augus izraut, bet neatstāt turpat uz lauka, bet savākt maisos un tiešām sadedzināt, iznīcināt, jo viņas izrautas, tās sēklas, viņas var nogatavoties. Tā ir vējauza specifika. Un īpaši es šito atradu, piemēram, pie stabiem neapsmidzināti, kur stabi, akas, tādas lietas. Jā, ceļa malas, tās visas vietas ir jāpatur prātā, viņas ir jāapļauj, jo no turienes vienkārši viņi izplatās. Bet ja šādu apļauj, tas nozīmē, ka sēkla tāpat dīkstspēja, tur viņas būtu jāapļauj un jāizvāc prom. Jānovāc no lauka. Jā. Grūti, nav vienkārši. Labi. Bet viņām ļoti patīk jāaudzē vasarā graudaugus. Protams, viņas ir ziemājos, bet īpaši vasarājos, jo tas dzīves cikls un tas ēs laiks ir tāds tieši sakrīt ar to brīdi, kad viņai ir jādīkst. Jā, šīs tādas populāras mums nezāles labi zināmas, bet tagad mēs apskatīsim kaut ko tādu, kas ir, ja godīgi, maz zināma. Ienāk no rietumiem, no Anglijas. Tas nosaukums vienam ir tāds komisks. Peļastīšu, lapsaste, peles un lapsas. Jā. Kā viņi atšķirt, ja izskatās līdzīgi timotiņam, bet nav. Sākumā viņu vajadzētu atšķirt jau rudenī. Kā tas iespējams ir? Ja laukā ir arī rudzesmilga, tad principā viņas nevar atšķirt. Paldies. Jo viņām abām ir diezgan līdzīgs krāsojums, tiem dīkstiem tāds tumši zaļš un pie pamatnes violetīgs. Līdz ar to, ja tās abas sugas ir vienā laukā, diezgan nereāli atšķirt. Ja šobrīd pamana laukā, tad tas ir tas brīdis saprast, ka jā, man ir šī te nezāle un ir jāpiemeklē herbicīdi vai citas ierobežošanas metodas, kas derēs peļastīšu lapsastei. Un cik sēkla viņām ilgi dīgtspēja saglabā, ja mēs, piemēram, tur, izdomāju apart uz vasarājiem to lauku? Līdz 5 gadiem. Līdz 5 gadiem, jā. Bet peļastīšu lapsastei ir tā, ka tā, kad tās sēklas izbirst zemē, būtu labi viņas izprovocēt to dīgšanu, lai viņas sadīgst, un tikai tad vēlāk sēt graudaugus, tad izprovocēt, tad ierobežot vai mehāniski vai ar kādu vispārējais iedarbības herbicīdu. Jā. Un tikai tad sēt, jo ja mēs novāksim graudus un uzreiz iesēsim nākamos, tad 80% sēklu sadīgs tieši tajos graudaugos, jo viņas dīgst ļoti ātri. Tā kā laicīga provokācija pēc sēs šīm palīdzēs, jā?
Jā. Līdz ar to tas atkal nobīda tos sejas termiņus. Es gribēju jautāt par to provocēšanu uzreiz pēc ražas novākšanas? Tieši uzreiz, jā. Tad viņam ir vislabākā. Šis ir kaut kas jauns. Nav bijis, jā. Bet tā kā daudz nezāles, ja šis jau ir, tad tuvākie gadi, kad mums ir jāgaida viņas arvien vairāk. Diemžēl, jā. Ir kaut kāda reģiona, kur viņas ir vairāk, bet tur, kur es zemgalē. Tu sākumā jautāji par to, ka atšķir no timotiņa. Timotiņam nebūs tāda violetīga nokrāsa. Tā ir tā tipiskā pazīme. Man liekas, un arī tās vārpiņas smalkāka un garāka. Jā. Labi, mums tas sugu saraksts joprojām ir garš. Nu, tad aizējām pie kaut kā, ko mēs, kā saka... Visi zinām, bet šorīt es šo sajaucu ar skareni. Un šīs ir rudu smilgas, divas dažādas. Kāpēc viņas atšķirās? Šī jau būs nogatavojusies tāda, kāda viņa jau ir tipiski laukos. Šobrīd redzama ziemājos. Virslabībām, labi redzama. Virslabībām, jā, plīvo, viegla skara, tāda gaisīga, nedaudz tādā sarkanbrūnā nokrāsā. Un īstenībā tas... Viņa ļoti smuki aprakstās nezāles. Kā māksliniecis. Gaisīgi, jā. Un lielākā daļa sēklu izbirst līdz ražas novākšanai. Un tas viens augs var saražot, protams, viss ir atkarīgs no apstākļiem, bet varbūt arī līdz 10 000 sēklu. Tā kā viņas ir ļoti produktīvas. Un šī zaļā vienkārši vēl nav sasniegusi to savu gatavību. Tāpēc viņas atšķirās. Jā, šīs tādas tipiskās, ko, ja godīgi mūsu lauksaimnieki Madara piekritīs, ka jau esam iemācījušies. Jā, ja dara, tad var izdarīt. Ja dara, bet šī no tā sugām zane, kas varbūt Latvijā jau ir pirmie reģistrēti kaut kā jau laika apakaļ rezistences gadījumi pret B grupas, vai ne? Gan pret B, bet A grupas darbīgajām vielām, jā, tāpēc vienmēr lietojot herbicīdus ir jāatcerās pievērst uzmanību tām darbīgajām vielām, kas ir sastāvā. Un izvairīties lietot, atkārtot vienu un to pašu produktu vai arī citu produktu ar tādu pašu darbīgo vielu. Noteikti labākus rezultātus var sasniegt, lietojot herbicīdus rudenī, jo tad sadīgs lielākais vairums rudusmilgas. Bet vienmēr ir jāatcerās to lauku apsakot arī pavasarī, jo es domāju, ka šis pavasaris ir pierādījums. Precīzi. Jo ļoti daudzos laukos, kur rudenī ir lietot herbicīdi, var redzēt diezgan daudz rudusmilgas. Un tas brīdis, kad aprīļa sākumā bija ļoti, ļoti silts, izprovocēja rudusmilgas dīkšanu, bet pieņemot, ka rudenī jau ir lietots herbicīds un nepaskatoties, kas uz lauka notiek, viņas palika nepamanītas, jo tie dīksti ir principā ļoti mikroskopiski un tā kā diedziņi. Jā, tieši tā kā diedziņi, jā, līdz ar to viņus var nepamanīt. Jā, diemžēl, tad gan cīņa rudenī, gan pavasarī jāskatās. Jā, tieši tā. Labi, skaidrs par rudusmilgu esam tikuši galā. Tad ir tāda, ko mēs esam tev atraduši, kā laikam saka, 2024. gada tops, par ko daudz runā, un nezinu, kā ir, jo viņu pēkšņi mēs pamanījām. Es domāju, ka viņu sen ir. Šī ir, cik mēs jau zinām, tā ir lāčauze, bet izskatās līdzīgi kā vējauzē. Labi, te kvieši arī iekšā, bet to mēs viņus varam. Kas šī ir? Šī ir lāčauzes radiniece, neauglīgā jumtauze. Neauglīgā jumtauze, jā. Un te var redzēt, tātad, kāda viņa izskatās. Šī ir gatava jau? Tā jau ir gatava, jā. Viņa paliks vēl brūnāka, jā. Viņa bija sarkanās, ap citu, viņa tagad paliks brūnāka. Te var redzēt to krāsu, tās karai. Tāda gatavošanās periodā, jā, tas ir tas brīdis, kad tie, kas viņi nebija pamanījuši, viņi pamanīja šādu lilā, jā. Un tagad viņi patiesībā, kad kvieši krāsojās ar paši dzelteni, vairs nevar pamanīt tā kā. Bet viņa, es gāju laukos, vispār uzmanīgi jāstaigā, lai ieraudzītu, ja viņa nav daudz. Ja viņa nav daudz, jā, jo viņa ir ļoti smaga tā skara, viņa noliecās uz sānu no tā svara, un tāpēc viņa var nepamanīt zem kviešiem. Jā, un Madara mums atrada šādu zaļu šorīt raktu. Kāpēc viņa tāda un maziņa? Kas diez tur noticis ar šo? Šī visticamāk ir bijusi apstrādāta ar herbicīdu pavasarī, un herbicīds viņu ir ierobežojis līdz kaut kādam brīdim, un tad viņa ir turpinājusi attaukt. Un tā tendence viņai ir tāda, ka, ja viņa attaug, tad viņa ļoti stipri sacaro un viņa izveido mazākas skaras, zemākas, pavisam zem kultūrauga, kuras var nepamanīt, kuras arī ar laiku krāsosies. Un, ja tagad manos laukos pēkšņi attur acu ārpēc, cik man daudz ir,
Kas ir tas varbūt efektīvākais, nepopulārākais veids, kā man viņu? Visnepopulārākais veids, līdzīgi tāpat kā ar to peļastīšu lapsasti, ir izprovocēt to dīkšanu. Un tad ierobežot tos dīkstus mehāniski vai ar glifosātu saturošiem preparātiem. Bet ir vēl viens nepopulārāks veids apart. To var pēc tam darīt, bet tāpat tās ļoti būtiski būtu to nezaļu sēklu banku tomēr samazināt, nevis iet tās sēklas senās iekšā. metodas provocēšana un aršana, ja? Jā, provocēšana un aršana, jā, nekas jauns, velosipēdi jau no jauna nevar izgudrot. Diemžēl. Jā, tātad vispirms provocēt un tikai tad apart, protams, un tad sēt graudaugus. Jā. Un arī šeit lielākais vairums sēklu šeit sugai sadīkst gada laikā pēc izbiršanas, un tad viņas pamazām zaudē to dzīvot spēju. Pirmajā gadā viņi ir tik jāatcerās. Jā. Bet, protams, kaut kāds procents paliek, kuras noglabājas vēlākiem gadiem, un ja mēs to sēklu banku papildinam augsnē, tad viņas būs problēma ļoti ilgi. Kā tev saimniekiem madara šī te nezāle? Nav tik liela problēma kā rudusmilga, lāčauzas. Bet varbūt tāpēc, ka vēl nav pamanīta. Varbūt, jā. Šis labs laiks, kā ar saimnieku apbraukāt laukus. Jā, noteikti. Šis ir īstais brīdis, jā. Jā, braukt tā kā... Bet es reti esmu to neauglīgo. Es vairāk redzēju Barkavas pusē. Nē. Man ir pie tevis bet es domāju, tu man gribi atvest sēklu. Šitas tā došu līdzi. Ok, labi. Bet kā tu saki, tu esi redzējis citas lāčauzas, kas ir radniecīgas. Un viena no lietām arī, protams, ir svarīgi viņas atpazīt savā starpā, kura suga tad ir sastopama. Šī ir tāda viegla atšķirība. Šī ir viegla atšķirība. Ļoti skaisti. Viņai ir tādas ķīļveida formas, tā vārpiņa, jā, un vienmēr ir tie garie akoti. Mums ir bunkarā iekulsies viņu? Jā, kaut kāda daļa noteikti. Labi, bet šī ir viegla atšķirība, bet ir vēl lāčauzas veselas 3, manuprāt, mēs sašķirojam ar madaru, kurš izskatās, gaužām līdzīgas. Jā, sāksim ar to zināmāko laikam. Zināmāko, jā. Īstenībā es pati to sugu pamanīju pirmo reizi, tad, kad mēs veicām nezāļu monitoringu kaut kādā 2016. gadā Latgales pusē, Barkavas pusē, ko arī pieminēja. Un tā būs rudzu lāčauza. Rudzu lāčauza. Senos laikos no viņas maizi arī varēja izcept, tā kā varbūt ir jāpadomā. Kā viņa atšķirt no citām lāčauzām? No citām lāčauzām viņa ir tāda diezgan skarba. Tas stublājs. Raupja. Raupja, jā. Gaisīga, raupja. Vārpiņas ir ovālas, redz, viņas nevarēs vaļā tā kā jumtauzai. Jā, bet tad, kad sēklas nogatavojās, tad tie graudi tā kā nedaudz ieliecās un vārpiņā izveidojās tādas atstarpītes starp viņiem. Tā ir īstenībā viena no tām galvenajām pazīmēm, jau kad ir gatavas sēklas, kā noteikt. Pēc citām šādi pazīmēm atliecās, ja, tie graudiņi? Viņi tā kā viens no otra un tad tajās... Tā kā caurumiņi. Jo tik gatavu es vēl neesmu redzējis rudzu lāčauzu šobrīd, lai parādītu, kā tas izskatās. Un vēl viena pazīme arī pie gataviem graudiem ir to graudu pārgriezt šķērsgriezumā. Un tikai rudzu lāčauzai tas šķērsgriezums graudam ir V vai U burta formā. Jā, tā ir visticamākā pazīme, jo tad, kad tās lāčauzas ir tīkstu stadijā, viņas ir neiespējami atšķirt. Viena no otras, jā? Jā, viena no otras, jo principā tajos aprakstos tās pazīmes var būt, var nebūt. Viņām var būt mīksti apmatotas lapiņas, bet var nebūt. Viņām var būt akoti īsāki vai garāki, var nebūt. Arī tās krāsojums, jo tas ļoti ir atkarīgs no vides un no tā mēslojuma, kas tiek lietots, un viņām arī tas augu garums. Viņš stipri pārsniedz to, kāds viņš, piemēram, ir aprakstīts kaut kur literatūrā. Ok, labi. Bet to šķērsgriezumi labi var redzēt. Es jau apjuktu, var būt, var nebūt, ir nav, mīksta, nav mīksta, bet ok, labi, ejam tālāk. Skara ir skraja. Skara. Bet no lāčaus mēs varētu, viņu to ierobežošanu, jebkurā gadā mēs varam likt tā kā līdzīgi. Šīm te trijām, jā. Bet jumtauzai vairāk tā kā lapsastei. Lapsastei jumtauzai var būt līdzīgi, ātra provocēšana. Ātra provocēšana. Šīm vajadzētu tās sēklas pēc izbiršanas atstāt uz augsnes un ļaut viņām nogatavoties līdz galam, lai viņām nav miera periods. Jo, ja viņas uzreiz ieraks augsnē, viņās būs miera periodā un dīgs pēc tam, kad viņām būs labi apstākļi. Tagad, ja saimniekiem ir šīs lāčauzas, ko mēs skatīsim, tad viņas neprovocējami atstājam lauka dāli, lai viņas tur nogatavojas. Ideāli būtu kādu mēnesi, bet, protams, tas ir diezgan grūti.
tas ietekmē uzreiz visus tālākos darbus un sējas termiņu. Bet tā jau ir tiesa, ja laukā ir lāčaus, tad arī to sēju vajadzētu novēlot veikt, lai tas vegetācijas periods būtu īsāks. Tāpēc īstenībā jau tā provocēšana vēlāk ir roku rokā arī ar to, kad... Un, protams, aršana. Ja nav visi lauki, pēc provocēšanas, protams, ir aršana. Bet es jāzinu, kura suga. Jā, tas tiesa. Ejam, apskatām vēl divas lāčauzas. Jā, es paņemšu varbūt šo, kas arī ir zināmāka un dzirdētāka. Tā ir mīkstā lāčauza. Viņa ir ļoti kompakta, vārfa, un viņa ir ļoti, ļoti mīksta visu cauri, gan lapas, un pat ar aci bez kaut kādiem lupām var redzēt tos matiņus, un arī vārpas, un viss ir ļoti mīksts un pūkains. Bet tā viņa bija ļoti līdzīga, tā ir rudzu, vai ne? Nu, rudzu ir tāda skraja skara. Jā, bet tā viss tā bioloģija Visa bioloģija, viss ir līdzīgs. Šito vārpā, viņa tiešām tāda. Jā, un te arī var redzēt, kāda viņa jau ir nogatavojusies, un viņa īstenībā nogatavojas ātrāk nekā citas lāčauzas, jo šī zaļā visticamāk ir kaut kur lauka malā izrakta vai kaut kur ceļmalā, un bieži arī veicot tos ceļu uzturēšanas darbus, viņi izmanto tajās sēklās, lai iesētu graumalās. Daudz, kur vainīgi ir, ne tikai lauksaimnieki. Jā, tieši tā. Nu, un šī ir lāčauza, kuru es arī esmu redzējusi Zemgalē vairākās vietās. Jā, viņa ir vislīdzīgākā rudzu lāčauzai. Nu, tad te būtu jāgaida tas brīdis, kad tie graudi ir gatavi un jāskatās tas šķērsgriezums. Bet ar ko viņa tāda vizuāli atšķirās? Viņa ir violetīgs krāsojums. Violetīgs un ūsiņas galā. Atliec akoti. Akoti atvainojos. Akoti atliec. Godījos. Akoti atliec katu savu pusiet. Ūsiņas tikai. Bet pēc tāls tas ir līdzīgi ir tā, jā? Viņa ir ļoti mīksta, jā, līdz ar to. Bet šogan es neesmu Madara, šito es neesmu atradis. Nu, ja es esmu atradis, es neesmu pievērsus. Kur tu esi, kurā reģionā? Zemgalē. Jā, tepat netālu. Tā kā, nu par šo tā varētu būt izspūrusī lāčauza, bet es nevaru apgalvot ar 100% pārliecību. Varētu būt. Jā, tā varētu būt. Jo Lielbritānijā, kad runā par lāčauzas sugām, kas ir sastopamas, viņiem ir mainīgā lāčauza, kurā var būt ļoti līdzīga pēc pazīmēm gan rudzu, gan mīkstajai. Tā kā šis būtu vēl jāpapēt un jāsaprot, cik daudz viņa ir mūsu laukos. Vai tas ir kaut kāds konkrēts lauks vai lauki, kuros tāda suga ir parādījusies. Jā, es domāju, pēc šis sižeta noteikti mēs mēģināsim identificēt, kur ir, un tad kaut ko dosim ziņu, kur ir un cik daudz un apgrēdosimies. Labi, un tad pēdējā ir, kas arī, ja nu laukos ir, nu tad saimnieks saka, kad ir diezgan traki. Jā, viņa ir ļoti agresīva. Kas it kā jau nav nezāle, bet tā taču kādreiz bija lobarības augs un starpkultūrās sēts. Un kas tā ir? Tā ir airena. Airena. Jā, un īstenībā mums ir dažādas airenas. Tā ir viengadīgā airena. Šī būs viengadīgā, bet ir arī daudzgadīgā airena dažos laukos. Un, kā jau tu teici, viņa ir ļoti agresīva. Un, ja salīdzina visas tās sugas, kas mums te ir sastopamas, tad gan airenes, gan neauglīgā jumtauza ir 5 augus kvadrātmetru samazina ražu par 5%. Tā kā viņas ir vienas no agresīvākajām. Bet tā apārkdošana līdzētu. Jā, āršana noteikti šeit palīdzētu. Un tā jau arī ir, kā tu teici, ka visām šīm sugām patīk minimālā augsnes apstrāde. Un tā kā tā ir ļoti pēdējos gados populāra, tad, diemžēl, tas ārkls ļoti nāktu par labu. Jā. Esmu arī dzirdējis, ka rapsi ar viņu pēdējā laikā kļūst problemātiski ar graminicīdiem arī strādājot. Bet... Var jau būt, ka viņi arī ar laiku izveido kaut kādu izturību par rezistenci. Protams, mēs varam runāt tikai tad, kad tas ir pārbaudīts laboratorijā. Bet, protams, kad ir kaut kādi augi, kas paliek izturīgāki, un ja viņi saražo sēklas, tad tie nākamie jau arī ir tikpat izturīgi. Nu, labi, klausies, šodien mēs esam apskatījuši ar Zanu un Madaru 10 viendīglapju sugas, kuras tagad var atrast laukos, bet pieļauju, ka varbūt vēl pat kāda kaut kur ir vai nē, vēl kāda suga. Tad lielais kopsavilkums ir tad pirmkārt viņas ieraudzīt, atpazīt, vai ne? Ja nezinām, droši sazinās Latrapas konsultantiem vai arī tevī, vai ne? Droši. Un tad attiecīgi saprast, kā viņi rīkoties, piemēram, lapsastei un jumta lāčauzai agra provocēšana un vēl parastajām lāčauzām vēlāk. Vārpatai tur vispārējais iedeva herbicīds un
smacēši. Lāčauzu pavasarī tikai varbūt pievērs uzmanību un netik daudz Vējauzai. es atvainojos vējauzai, ne lāčauzai, vējauzai. Tā kā, jā, nu, teiksim, Zanei, paldies par ļoti interesanto, vai ne? Man ar piekritīsim ezeru, jūs uzzināt. Noteikti. Un tiešām dodamies uz lauka, aicinām zemniekus doties uz lauka un konstatēt, kuras sugas mums ir. Tas ir lētākais mājasdarbs doto brīdī, ko varam izdarīt. Paldies un tiekamies nākamajā sižetā.